Tā saruna par Latvijas drošības, drošības aizsardzības industriju federācijas darbu, arī par uzņēmēju iesaisti valsts drošības vairogu veidošanā, ja tā varētu teikties, bet šobrīd gan iesim pie sniega un salā, ja? Jā, kā sevi pasargāt šādos laikapstākļos, un cik silti tad jāģērbjas šodien, par to tūlīt pat Ilze. Labrīt! Šodien salīdzinājumā ar aizvadītajām dienām salas nebūs tik jūtams, bet daudz viet pa laikam arī sniks, un maksimālā gaisa temperatūra šodien svārstīsies no -5 grādiem jūras piekrastē līdz pat -15, -16 grādiem Latvijas austrumos. No rīta vējš ir mainīga virziena, bet dienas gaitā tas iegriezīsies no ziemeļa puses, un piekrastē gan vēja brāzmas vēl būs nedaudz jūtams. Arī galvaspilsētā ik pa laikam ir gaidāms sniegs, temperatūra ap -8, -9 grādiem, bet brāzmainas vējš nav gaidāms. Savukārt nedēļas izskaņā sals pieņemsies spēkā un brīvdienās temperatūra pazemināsies pat līdz -30 grādiem. Nokrišņu gan būs krietni mazāk un debesīs sauli redzēsim biežāk. Šobrīd tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm. Labrīt! Labrīt! 24 minūtes palikušas līdz brīdim, kad būs 1,47 eiro. Te biržas cenu klients, kā jūs jūtat? Tas par elektrību domājot. Jā, tiešām tas ir tāds īpašs šī datuma īpatnība. Mēs arī noteikti par to vēlreiz atgādināsim, bet par citiem tematiem, kas rīt panorāmā.